Hei, 6. aprīlis, svētdiena. Vējš tāds, ka puš no kājām, bet es dodos uz Vidzes kanālu, tepat netālu, gandrīz līdz Lubānas ezeram. Principā tas ir Lubānas ezera kanāls, kur šodien notiek treniņu mači un paraugu demonstrējumi feederistiem. Jā, tā kā mūsu Mad Fishing klubiņš Madonas arī šodien tur piedalās, laikam ir vieni no rīkotājiem, un viņi šogad arī ir gatavi startēt pirmajā līgā. Tā kā aizbrauks, paskatīsies, kā tauta mācās un piekop feeder tehniku, ķeršanu ar feederi. Un, kā saka, atbalstīs, kaut ko uzfilmēs. Baigi forši, ka tādi pasākumi notiek tepat netālu no manis. Labs ir, paņēmām kafiju un dodamies tālāk. Jāsakas. Šodien te uz Vidzes kanālā ir nolasījušies traki cilvēki. Traki labā nozīmē, bet orkāns. Te šobrīd ir vienkārši orkāns, vējš ir tāds, ka no kājām pūš nost, bet viņiem izskatās tas netraucē. Kur metiens lido, viss kārtībā. Jā, šodien nebūs tāds video ar mani galvenajās lomās. Zivis šodien neķeršu. Šis ir tāds video, lai atpūstos no ziltiņām, lai gatavotos, jau domās gatavojamies 1. maijam. Gan jau līdz 1. maijam vēl ielikšu daudz gaidīto video par jauniegādāto laivu, bet šobrīd viņa vēl ir, kā teikt, tādā komplektēšanas būvniecības stadijā. Tāpēc drusku pagaidām, pacēšamies, bet līdz 1. maijam apsolos, ka video iznāks. Vējš ir nežēlīgs, es nezinu, cik šobrīd pūš kaut kādi varētu būt, 12-13 metri sekundē vismaz. Labs ir, ejam lejā, skatāmies, kas tur notiekās. Divos vārdos, kas šodien vispār te notiekās. Kas ir tie trakie veči, kas tādos laikapstākļos te sēž un mēģina kaut ko noķert? Teiksim tā, mēs esam uzaicināti gan uz šo vietu, gan pie vietējā kluba. Sergejs mūs te uzaicināja, lai mēs arī varētu parādīt, ko prota rīdzinieki jau pieredzi un pastāstīt par savām kaut kādām prasmēm, spējām un pieredzi. Un otrs mērķis mums ir tā kā A līga Latvijas čempionāts makšķerēšanā ar feeder amatieriem. Šogad izvēlējuši šo trasi kā otro posmu. Tad mēs esam atbraukuši, lai patestētu, paskatīties, kā tas izskatās dabā, ne tikai kartē. Ja, un pačupēt, paskatīties, kādas zivs, paskatīties, kādi apstākļi šeit copē, lai zinātu, kā sagatavoties. Un liels paldies, ka Sergejs arī piedalās šīs trases sagatavošanā, būs kā līdzorganizators. Un es ļoti ceru, ka šī vieta būs viena no iecienītākām vietām makšķerēšanas sportā, feederī. Un varbūt ar laiku arī šeit atvedīsim Latvijas čempionātu lielo, lai viņš te ir. Varbūt arī kādu kausu uzrīkosim. Tāpēc jāmeklē ir brīvi ūdeņi, jāmeklē ir adekvāti un aktīvi cilvēki, kas grib kaut ko attīstīt, kaut ko darīt. Tā kā man ir liels prieks, ka Madonā dzīvo tādi cilvēki, un mēs vienmēr atsaucamies paši uz tādu. Sanāk, principā šobrīd te ir gan meistara klase, gan jau tāds treniņš nākamajam posmam, gan arī tāda kā izzināšana uz nākotni vispār, kas varētu te būt un kā šī vieta varētu būt. Jā, tieši tā, jo makšķerēšana te vairāk tāda, lai vispārībā saprast, kas te dzīvo šādos nepatīkamos apstākļos, jo tomēr vēl ir augsts un šitāds vējš. Baltai zivī nevisai patīk, un makšķerniekam vēl vairāk nepatīk.
Bet mēs tā kā patestējam, paskatāmies dziļumus, attālumus, kaut kādas iestrādes, kas strādā citos ūdeņos. Un paskatāmies, ka šeit viss ir kārtībā. Šeit zivs ir pilnīgi pietiekoši. Tādā mazā presingā, kā mēs esam, zivs ķerās visiem, tikai vajag pielāgoties. Man nācās pamainīt vairākas pavadas, diametrus, garumus, citus āķus, un beigās es atradu kombināciju, kas te tagad strādā visu laiku. Izmēriņš nav tas lielākais, ja, ko tu gribi, bet tā ir tomēr sporta makšķerēšana, un mums ir vajadzīgs kvantums, temps un tā tālāk. Labi, tad, kā saka, sekojam līdzi, posms te paredzētais ir maija vidū kaut kur, ja? Jā, 19. 20. maijs mēs esam šeit, un visu informāciju var arī redzēt mūsu Facebook lapā Cernikavas makšķerēšanas skola un TikTokā CMSFT. Tā kā sekojiet līdzi, sekojiet vietējiem un brauciet skatīties, gan atbalstīt, gan piedalīties tā kā uz priekšu. Jā, super, paldies. Es arī aicinu visus vietējos, īstenībā nav nemaz tik tālu ne no Madonas, ne no Lubānas, arī no Rēzeknes puses atbraukt maču laikā un arī paskatīties, pavērot, kā iet gan vietējiem, gan vispār Vislatvijas sportistiem. Sergej, drusku ar tevi. Un tu tāds kā vietējais aborigēns pārstāvis. Es tā dzirdēju, ka šogad pirmā līga un kuplā skaitā. Pirmā līga kuplā skaitā, jā, cerams, kad sanāks viss. Cik vispār cilvēki domāts? 10 tie kopā? Komandām ir 2 komandas, pa 5 katrā. 3 esam tādi, kas makšķerē 3 reizes vasarā un pārējie galīgi iesācēji. Tāpēc izaicinājums liels. Bet baigi forši, kad arī spējāt piesaistīt vispār tādā gadījumā jaunus cilvēkus, ja jau kā iesācēji, tad arī cilvēkiem ir interese. Zin kā bija pagājuši pirmais mopikāns, kas izprovēja, un vajag jau tāda viena, kas beigās arī pirmajam jāizlauž tas ledus, un pēc tam jau tad pārējie kaldies līdzi. Jā. Skaidrs. Labi, re, kur arī tiek vilkts loms. Sporta izmērs, ja? Pieliec pret sauli, drusku spīd cauri. Un skatos, ka arī šādi skarbi laikapstākļi, kas ir šodien, vakardien laikam bija vēl skarbāki, jo saprotu, ka vakardien bija paigais putenis te. Bet tas neskādē, jā? Galvenais ir apģērbs un... Galvenais apģērbs, gribēšana, neko bija jau viss sarunāts, nevarēja atteikt. Jā, tā ir. Labi, kā saka, veiksmi treniņos un arī atbalstīsim, tad, kad būs sacensības kaut ko arī gan jau atbraukšu pafilmēt. Labs ir. Paldies.